Jā, nu tā, mums ir pirmā ideja tāda, ka ir jāsāk audzināt jaunā paudze un jāintegrē un jāatvieglo vecākiem darbs, tad te būtu arī integrēts bērnu stūrītis sākumā, tad bērnu dārs, un tad arī skola, un tad arī kultūras akadēmijas filiāla kaut kādā formā. Bet, katrā ziņā, jā, jo es būšu ilgāk nekā 2 minūtes, mums bija bērnu brainstorms. Mēs sēcinājām maziņos uz vienu brainstormu, un viņi bija 3 veidi labāki nekā lielie. Viņiem nāca pilnīgi kosmiskas idejas, tā kā viņi varētu būt arī mazs darba spēks mums te apmaksāts, protams. Tad ir tāds parasts jautājums kā drošība. Te ir viss, ir bedrēs un vajag lampus un vispār šausmīgi ātri brauc mašīnas, līdz ar to vajag arī ātruma ierobežojums uz dzelzceļš ir briesmīgs. Un tāds elementārs. Jā. Ainas siltums zina. Kāda tas? Siltums zina. Jā. Kā? Vispār. Vispār? Jā, nē. Jā. Lampas, sildi, Andriesals te. Komentārs labāk pēc tam. Jā, tad ir par atvērtību jautājums, to, ka mums ir daudziem tās pīkstošās durvis, ka mēs izbāžam galvu ārā, gribam draudzēties, ka mums pīkst. Mēs varbūt varētu sākt vienkārši ar atvērtām, caurspīdīgām durvīm, kurām, protams, ir žalūzija, ja gribas pagulēt, tad ir aizvērt ciet, bet ir kaut kāds noteikums, kad viņām ir jābūt vaļā, lai tu vari ielūrēt iekšā, jo parasti ir tā, ka durtiņas ir atvērts, tu ieskaties, cik interesanti. Ar to varētu sākt, un tad jau varētu parādīties arī atvērtās kaut kādas vietas, kur visi pulcējās, kā piemēram bufeti ir spilgts piemērs tam, ka cilvēki savā starpā paliek iepazīstās. Tā, stāvvietas ir liela problēma, tad, teiksim, arī no malas, ka te būs kādreiz arī izstāžu zāle, muzejs un kas vēl, ne? Jo tad tā ir viena lieta, kas konceptuāli jādomā jau šobrīd, ka nāk un mašīnām arī klientiem nāk. Arī paspēļi. Jā, tieši tā. Un visādiem bērnu datiem un tādām. Tad ir transports pāri Daugavai, tur bija visāds idejas, tas bija lielākais strīdus objekts, vai ka vajagot pirkt visiem motorlaivu, braukt pāri Daugavai ēst, un tā kā līdz ar to transports pāri Daugavai un ēšana ir aktuāli. Jā, un tad viennozīmīgi, kad attīstīt to telpu šeit apkārt, lai te būtu kaut kādas tirsniecības vietas, autoservisi, jā, mums ir, mēs šodien iemēģinājām, vajag labi, bet nav vairāk tādas vietas, kā piemēram arī tie paši bērndārzi skolas, kas tev palīdz radīt, ka tas nav punkts, uz ko tu atbrauc, bet kas nomirst pēc 7:00 vakarā, kas ir dzīves. Un ļoti pragmatiska lieta, kā atvērtu virtuvi, kur tu vari pats savu kotletu uzsildīt, nevis tev jāēdīt. Tas ir atvērto telpu ideja par to, ka visam ir jābūt tādam. Un vēl arī infrastruktūras plāksnītes. Jā, norādes, kas te vispār ir, kur vispār, kas šitā pa vietu ir un tā, jo tas ir ārprāts katru reizi skaidrot, kur mēs vispār atrodamies, tas ir neiedomājami. Lūdzu, paldies!